aicinām, lai būtu miers, un aicinām tomēr mazliet aizdomāties par to, ka cilvēkiem ir nepieciešams izbeigt šo karu. Tur ir arī aicinājums gan mūs nošaut, gan visādos citādos veidos izrēķināties, un tas viss ir normāli. Esam rakstījuši arī vairākus iesniegumus, lai policija pievērš uzmanību, bet tādā pusē ir normāli šādi izteikties. Mūsu vecais labais rakstnieks Džordžs Orvels uz savu laiku šos visus ir aprakstījis situācijas grāmatā 1984, kur jēdzieni tiks samainīti ar vietām, izpratnes tiks samainīts ar vietām. Faktiski tad, kad tiek runāts par brīvību, runāts par izvēlēm, tad pasaka, ka tas ir slikti un nav izvēles un nav brīvības, nedrīkst būt. Tad, kad runā par to, ka mēs gribam mieru, mēs gribam, lai nebūtu karš, tad pēkšņi tomēr vajag to kāru kādam. Ja? Un tas ir atkal tāds, kur šie jēdzieni ir samainīti ar vietām un faktiski cilvēki sitās ar jēdzieniem, ja? Neizprotot varbūt dziļāk to lietas būtību, kāpēc vispār viss notiek. Ja?